Sveiciens visiem! Ir augusta sākums, mēs esam Jelgavas novadā uz lauka, un, kā redzam, ir aktīvs ražas novākšanas laiks. Un tāpēc es esmu uzaicinājis Tomu no Nando, kurš mums pastāstīs, kā iegūt labāku ražu. Tom, šobrīd mēs esam uz rapšu lauka, nokults. Kas būtu šeit jādara, lai mēs uzlabotu ražu nākamajam gadam? Kā redzam, raps ir nokults, taču palikušas uz lauka ir vecās auga atliekas. Izmantojot biotero, šobrīd liekot klāt pie glifosāta, ir iespējams palielināt mineralizāciju no 25% līdz pat 75%. No rapsa, paliek ļoti daudz gan saknes, gan salmi, no kuriem ir iespēja dabūt kāliju. Vai bez kālija pātrināts mineralizācijas laukā, izmantojot biotero, ir arī papildus ieguvumi? Jā, caur to pašu mineralizācijas procesu ir iespējams arī iegūt papildus fosforu. Klāt nāk arī produktam pieliktas arī bacillus subtilis baktērijas, kas cīnās ar patogēniem, kas tieši pēc tam sējas procesā ir ļoti vērtīga lieta. Un noteikti, ko vēl vērts pieminēt, ir pampera efektā saucamo, kas kālijs pēc lietus ap 95% mēdz aizskaloties. Šis palīdz produktus noturēt šo kāliju augsnē, lai ir pieejams nākamajiem augiem. Biotero lietojums. Kad mēs viņu smidzinām? Produkts biotero ir jāizmanto pēc kulšanas. Produktam ir jānonāk uz salmu atliekām. Deva ir 500 grami uz hektāru. Ieteicams iestrādāt augsnē 2 nedēļu laikā pēc smidzināšanas. Šobrīd ļoti populāri, ko saimniecības izmanto, pieliekot klāt šo produktu glifosātam. Tieši iemesla dēļ, ka biotero un glifosāti ir izmantojami praktiski vienā laikā, Nando sadarbībā ar Linas Agro ir izveidojuši paku, kur iegādājoties biotero, mēs iegūsim glifosātu par ļoti patīkamu cenu. Un neaizmirstam, ka biotero ir iespējams izmantot ne tikai rapsī, bet visos graudaugos. Par akcijas noteikumiem sazinieties ar savu Linas Agro menedžeri vai Nando pārstāvi. Tiekamies uz lauku!